Tik daudz mirkļu mēs bieži izniekojam. Miegainie un ikdienis šeit ar dienu rīt, kā spēja kauliņas, kā zaldātiņas izvietojam. Uz paklājiņu spēli nosaucam par dzīvi, ka tērē enerģiju mīcoties uz vietas, ka tava iztēle barojas no mēsliem. YouTube, Netflix, pasaulīgās lietas, diena īsti to lēnām apņem krēsla. Reizēm dusmas grib ar akmeni mest, negācijas salūcīts kā ar koferi nest, skumjas test kā šnabi un ar šoferi vest. Cik sarežģīts ir šis pārbaudas tests, prāts un jūra reizēm mierīga un drāma, kā cīņa ar grauds domas saules tās krastā. Reizēm spītīga un klītīga kā dāma, visu aizskalo un kuģis dzelmē atstāja. Putni pie logā, dzied manā dārzā, te manā rokā. Ved mani ārā, ved mani tālāk, tālāk savā stāstā. Putni pie logā, dzied manā dārzā, putni pie logā. Dzied manā dārzā, te manā rokā. Ved mani ārā, ved mani tālāk, tālāk savā stāstā. Putni pie logā, kad dzied manā dārzā. Mēs vienmēr dodamies virzienā nezināmā, un laiks, kas paskrien ātrumā, nemanāmā. Pa lielām būtu jānonāk gala mērķī, bet skrienot aizmirstās tās sākotnējās vērtības. Tas pazūdīt kā zemes sniegs salā, zem problēmas lok, kad netiec ar tām galā. Jā, bet tiekšanās ir apsveicām tā vai tā. Cilvēks kā radīts, lai mūžīgi justos badā un tukā. Vilks, kas tur sev apkārtējos plakām, spēj citām kos, lai mēģis kļūt tuvāks atklāts jāvien, nekam nos no apzīmes takām. Spēj turēt virzienu līdz galam un bez valšas domātām sakām. Šeit tev būs viss, kas nebaidās, zinās, kas pirmām bedrēm nekas nebeidzās. Vai nu dodot ceļu vai pa galveno, virziens katram savs, liest uz galveno.